Sveicināti skatītāji, 11. marts, ir rīts Kalifornija, Lancaster, ļoti karsti, 34 grādi laikam. Rītu sāk pavisam nepareizi, man bija uzjūtas melnu kreklu, protams, šajā saulē, kas tur augšā spīd, bija ļoti sāpīgi, jo tas viss mani dedzināja. Ierados jau 8 no rīta savākt, es šodien nefilmēšu nekādu krāmēšanu, neko, jo tas 100 reizes var redzēts. Ierados jau 8 no rīta, bet bija savi plāni, pašam savas mašīnas un piekabas, kuras viņi arī krāmē un izvadā, gan nevadā ārpus Amerikas, un paliek Amerikas Savienotajās valstīs. Un jā, viņi bija izdomājuši, ka viņi savi jau vispirms krāmēs virsū savu mašīnu. Tagad viņi savaduši laikam tos visus 3, ko viņi krāmēs, un tad tagad man veidīs, tad es jau esmu pusotru stundu šeit. Vienkārši sēžu, vienīgais, ko es saliku tos koka stutas, vai kā viņas pareizi saucās. Šoreiz būs gan jāvada uz Edmontonu, nevis uz Kalgariju. Tā kā brauciens būs mazliet garāks. Bet es nekur nesteidzos. Vienīgais, kāds spriegums šoreiz ir, spriegums ir tāds, kad ir tagad es neatceros, vai no 11. vai no 12. Bet vienalga tūlītās sākās tās trakās pārbaudas, tad 72 stundas no vietas. Visur svaros, visur uz ceļiem, kur vien var taisīt pārbaudas, smagajām mašīnām tur būs pārbaudas. Un tur ņems ar pilnu programmu, pilnīgi viss skatīsies. Tikai tas būs tāds nervu kutinošs 72 stundas. Man par laimi pa visiem šitiem gadiem es nekad ziņām neesmu trāpījies. Man nekad nav taisījuši pārbaudas tajās trakajās dienās. Redzēs, kā būs. Mašīnai apskata tikko iziet pirms cik pusotras nedēļas, vai 2. Vienalga. Mašīnai tur viss kārtībā. Piekabē, es ceru, ka arī viss kārtībā. Vismaz gaiss nekur nešņāc, riepās gaiss ir, eļļa ārā netek. Tā kā vajadzētu visu būt ok. Un vēl viena lieta. Šo te, ko es rādīju pirms tam kaut kad par to gaisa kondicionieru elektrisko, kur viņiem bija $3,200 cena nolaiduši uz 2,600. Es viņiem ieliku linku un aprakstu, kur var nopirkt par $500 tajā viņa reklāmā, jo cilvēki man prasīja, pēc tam man privāti vēl rakstīja Facebookā. Tagad viņi ir pārtaisījuši to reklāmu, tagad vairs nav sākuma cena $3,200, bet tagad ir, ja nemaldos, bija 2,300 un tagad nolaists uz 1,800, it kā pirmā cena 2,300. Tāda viņi ir, laikam viņi sapratuši, ka par tādu cenu aparātu vienkārši, kuram ir uzspiests logo, neviens netaisās pārmaksāt tur 5-6 reizes. Viņi ar savu cenu sāk laist. Prieks, ka es varu varbūt kādam palīdzēt ietaupīt naudu un iegādāties to pašu preci bez logo daudz reiz lētāk. Un tās pašas kvalitātes un darbojas perfekti. Ārā tagad, kā es teicu, 34 grādi. Salonā ir ap 21-22 grādiem ir uzlikts. Perfekti, nekāda problēma. Nekas nav jārūcina, nekas nav jādarbina. Viss notiks ar elektrību. Perfekti. Mazliet parādīšu, kā ir procesā kempers. Ražošanas procesā. Te nav gan daudz vietas, kur apiet uz rīķi. Mēram var redzēt, kāds viss tas, kad tiek ražots. Tā, es nezinu, kas tas tāds ar putu plasts ir pa vidu, vai kas no kā tā siena sastāv. Viss tas pēc putu plasta ir kaut ko aplīvēts apkārt. Jo citiem ir kaut kāds skaidenes, neskaidenes vai finieri, bet šitas man tāks tādā ziņā labāks. Ja ūdens kaut kur tiek iekšā, tad man liekas, viņš neizdara nekādu ļaunumu. Jo kaut gan tie kur ir saplāksnes, finieris. Tie iekšā tiek klāt ūdens, viņš viss saburbuļo. Es domāju, ka viņam te nāks tāda pati siena priekšā, kā šitas te materiāls.
Tas kaut kāda plasmas viņš aplīmēts, tas puteplasts. Es nezinu, kāpēc viņš tas tā, bet, nu, tāds viņš te izskatās. Viņš tāds haotisks tur viss iekšā. Jā, un tur ir, kur visi tie gatavie jau tāds viņš arī. Tāda viņam jābūt ir ar visiem saules paneļiem uz jumta. Tā ir gatavā produkcija. Īsti, kāpēc viņi atstāja ārā zem skaidrām debesīm, ja līst lietas, tad tas finieris tur viss sajiet ar ūdeni, sasūcās. Manējie rekur ir atvesti. Manējie kemperi tikai jāgaida, ka viņi pabeigs savējos lādēt. Viņi pēdējais palicis, ko uzlikt. Tad viņš ir tā te. Atkal 3 gabals. Krāvēs ir savu vedīs uz Kanādu. Jā, ritīgi nosīda, ritīgi kā sārā, tagad 45 grādi saulē. Es beidzot paveicis ilgi gan gāja, jo šiem te diviem te starpā, te bija tikai viens pirksts pa viduci. Un braucot pa bedrēm, viņš būtu skāries klāt. Tā kā beigās dabujām šo te pašu līdz pašam galam piebīdīt klāt, var redzēt, jā. Lai tur būtu sprauga. Teorētiski mēs varējām, kā visi bīdīt uz aizmuguri, par cik tagad ir tās pārbaudas, 72 stundas no vietas. Un bija jābūt tā, lai man 100% šeit ir uz nekas pāri nekarās. Tā kā var redzēt, tie ir ļoti precīzi līdz ar, es teiktu, varbūt pāris centimetri pat palika pāri. Un tad šitien te vēl, ka viņš krāmēja kopā, viņš kājas laida lejā, un sametās kopā šī te daļa trepes ar to rūli, kas ir tā melnā detaļa. Tie saskārās kopā, noskrāpējās droši vien tur bišķitī. Un šito te ar liekot virsū, šīs arī sabakstīja kopā purnu. Šam te to spicumu ar tām trepēm, bet izstāsta, ka nekāda bojājuma tur nav. Tā kaut kā visi pabeigs, tagad viņš viņā brauks. Šāds mums laikam pakaļiem lūku aizlīmēt ciet, jo viņš pretējā virzienā brauc, lai neplēš vaļā. Un tad viss teiks paēdīšu pusdienas, es sākšu braukt. Bet karstums ir briesmīgs. Brīžam pat paliek vienkārši slikti. Jākāp mašīnā atdzesēties, ik pa laikam padzerties daudz ūdeni. Ceļvedī tas izskatās lūk šādi. 26 stundas vai 2800 kilometri. Ārā vēl joprojām kāda plus 40 grādi. Stunda nobraukta. Aizgāju dušiņā nomazgāties. Super, kad ir tāda iespēja. Ka viņiem Amerikā ir tik daudz dušas. Benzīna tā, ka tu uzkrāmēs, tas bija slapš. Izkusis. Tā saulē. Tad varēja nomazgāties, nomainīt visu drēbes. Es tagad, kāpēc esmu iznācis ārā, es kaut ko parādīšu. Interesanti. Tas saucās. Es nezinu, vai jūs varat redzēt kamerā. Es vienkārši pievilku tuvāk. Tā, protams, es atkal no to kogu esmu nospriedis. Tā. Kā redzēt, piekabē trūkst kaut kāda daļa, vai ne? Nozīmē, zini savu augstumu. Un ja tev ir 13,6 augstums, skaties uz tilta apzīmējumiem un nebrauc zem tilta, kurām ir pavisam cits augstums. Ja tas ir beigties letāli, tā kā šim šoferītim viņš noteikti trāpīs kaut kādā 13 pēdu tiltā. Pēc tā bojājuma, ko varēja redzēt. Nu, ritīgi bija ieskrējis kaut kur. Es zinu, ka manai mašīnai ir. Te arī, kur ir
šoferu kultūra. Jā, piemētāts. Tas nekas. Es zinu, ka manai mašīnai 13 pēdas un, ja nemaldos, 3 colas bija. Jebkurā gadījumā visi tilti, kas ir 13 pēdas un 4 colas vai augstākas, var šaut apakšā, ja man nav nekas augstāks uzkrāmēts. Re, kur ir jaunais Volvo, pats jaunākais. Jā. Toltraks ir atbraucis, bija jāķēts. Esmu dzirdējis, ka viņiem ļoti daudz visiem problēmas ir, nu, ne visiem, bet tieši jauniem Volvo, jaunākās paudzes. Viņi tur ceļu otrā pusē, es nezinu, var redzēt, nevar redzēt. Īstiem tako cienītājiem tur ir tako mašīna. Aizdrauk kā tako nopirkt. Piestāties pa ceļam, ka šitas te štepselē klāt savējo toltraku. Jā, ārā ir tāds karstums, ka vispār man jau rokas jau slapjas ir. Kad tikko no dušas iznāca, bet no saule koši nenormāli. Protams, kādam izklausīsies pēc tās pīkstēšanas saka. Jā, vasara ir tāds, kad labāk sēdēt ir iekšā mašīnā un kravu skrāmēt vai nokrāmēt. Vai nagri no rīta vai vēl vakaro. Un kas tas tāds tik kāds kaut ko ir eļu mainījis, vai ko nevar saprast tā, ko no kameru ir. Tā. Tā, kas tas ir? Kāds ir kaut kāda atrobotku te atstājis. Tā izskatās, jā. Jā, kaut kas tāds briesmīgi, vai ne? Right onto California 50. Tieši pirms Lasvegas pārbaudas stācija negluži svari. Bet reku Džeku tieši pirms manis. Visiem jābrauc te cauri. Džeku tieši pirms manis paņēma. Cerams, ka es te tikšu cauri. Man neapturēs. Sākuši tad taisīt inspekcijas pārbaudas. Super, viss kārtībā, tik cauri. Sveikā. 8:30 vakarā, saule jau norietējusi, vēl joprojām 38 grādi ārā. Maijs, story time. Vēl projām balsi neesmu atguvis. Pagājušajā nedēļā, man tā liekas, sestdien kaut kad pazaudēju balsi, tā arī līdz šai dienai, šodien ir trešdiena, vēl projām neesmu atguvis. Tāpat turpin braukt ar kemperiem un tur visi kārtībā, nekas nos nekrīt, nekas vaļā nav atnācis. Kā par to baigi nav bijis jāuztraucās. Es jau gribēju pirms tam story time ierakstīt, ka braucu caur kalniem, tur bija tādi ļoti smuki skati, un caur klintīm un kalniem Montanā braucot, bet, diemžēl man loks bija tik netīrs, kad es nezināju, uz ko man kamera ķertos tiem neturumiem, kas ir stiklā. Kā tagad arī var redzēt, es tikko nomazgāju logu un jau ir jau pleķis, jau tieši kamerai tā kā ekrānā pa vidu. Un es tā domāju, labi, aizraukšu benzīnu tanku, sapildīšu degvielu un nomazgāšu logu. Protams, interesanti ārā ir plus 32 grādi un benzīna tankā, tajos spaiņos, kur logu mazgājumais šķidrums, tur ir tāpat kā man mašīnā vēl joprojām ir ziemas logu šķidrums, man arī sajaukts puse ir ziemas puse vasaras, un tur bija tīrais ziemas logu šķidrums, tā kā grūti bija logu notirīt, bija ritīgi jāmērcē, lai dabūtu nost tās mušas kukaiņas, bet, tas jau ir īsam laikam, kā var redzēt, jau viens ir jau pa viduci ekrāna trāpījis. Un tagad izstāstīšu par to notikumu, kas notikās, ko es domāju, ka es nestāstīšu, par cik es tā kā uztraucos par to, ka tie mani video varētu būt tulkoti kaut kad, nezinu kad. Bet no otras puses tā padomāju, bet es jau neko nemānos, es jau neizdomāju nekāds stāsts no galvas, tas nav kāda cilvēka apmelošana vai kaut kas tāds.
cenšoties vienkārši izstāstīt reālu pieredzi, kā tas ir un kā tas ir noticis. Ko es gribēju sākt, tas ir par to nepatiesas informācijas izplatīšanu vai kaut kā tā. Man kādreiz senajos laikos, tagad sevišķi es daudz sēdēju mājās, un tas bija tā, ka strādāju darbu no 8 līdz 5. Es ļoti bieži skatījos Discovery, History un tāds visāds kanāls. Un man ļoti patīk tādi visādi izzinošie kanāli, informatīvie, dokumentālie. Un tagad par cik sēž pie televizora tikpat kā vairs nesēžu, man nav īsti vairs laika. Un plus vēl tur ļoti daudz viss kaut kas sāk atkārtoties. Es YouTube ļoti bieži klausos un skatos visāds arī tāds zinātniskos raidījumus. Pāris dienas atpakaļ es uzdūros uz vienu un izmet ārā par Eiropas smagajiem un Amerikas smagajiem. Salīdzinājums, domāju, jāpaskatās. Tur kaut kas interesants būs. Tur stāstīja par to. Tur nevarēja saprast, vai tas ir AI, tā kā to visu salicis kopā vai kā. Doma bija tāda, ka tas cilvēks stāstīja par to, ka redz Amerikā visu laiku mašīnas tur iebrauc stāvvietās, visu laiku rūc. Kas ir diezgan taisnība, vai ne? Bet, kad Eiropā redz, tur neviens nerūc. Tu iebrauc stāvlaukumā, kur smagie stāv, tur ir kapa klusums. Ok, labi, pieņemsim, viņi nedarbina motors, bet pieņemsim, kā ir ar leduskapiem, vai tad nevienam leduskapim nav motors? Teiks, ka jūs panākt ar paliekat, es tieši runāju par eiropiešiem. Vai tas bija kaut kāds tāds viņa atkal izgudrojums, ka tur ir kapa klusums, jo es te skatos Norvēģijā džekus, kas braucē ar leduskapiem, viņiem taču rūc viņi, es nezinu, panākt varbūt nerūc, bet labi, doma nav par to, bet iemesls, kāpēc rūc Amerikā mašīnām nesot salona sildītājs, tāpēc viņiem esot jārūcina mašīna, lai viņi uzturētu siltumu. Es domāju, es nezinu, kura gada informācija viņš savāc. Tur bija teikts, ja tu neesi pats ielicis savējo sildītāju, kaut kādā aftermarket, tad tev jākurbulē motors. Es teiktu, tās baigās muļķības. Mans pirmais Volvo, kas bija 730, BNL 730, 2009. Gada, viņam jau bija rūpnīcā uzstādīts Webasto salonu sildītājs dīzeļa. Es zinu, ka daudzām mašīnām, protams, tev rūpnīca dod iespēju arī pasūtīt jaunu mašīnu bez sildītāja, bet, es nezinu, vai Kanādā vai Amerikas ziemeļpusē kāds būtu tādu pasūtījis. Bez sildītāja varbūt kāds ir aizmirsis. Tajā pasūtījuma momentā pasūtīt un pēc tam ieliek, tā var gadīties, bet cik man ir bijuši arī nomas mašīnas, tās, ko es nomāju, sākumā, cik man bija viena, divas vai trīs. Divas laikam bija, Tām arī abām divām bija jau rūpnīcas uzstādīts Webasto salonu sildītājs, tālāk mans melnais Volvo, kas man bija iepriekšējais, tam arī bija rūpnīcā uzstādīts. Mans Freightliners 24. gada arī ir rūpnīcas uzstādīts sildītājs. Tā kā es nezinu, no kurienes viņš to informāciju dabūju. Var jau būt Floridā, kaut kur Kalifornijā, Arizonā, tādi, kas nebrauc vispār nekad uz ziemeļiem, piemēram, kas pa vietu tur braukā, bet arī kaut gan arī tajā pašā Kalifornijā ziemeļu daļā, tur taču arī sniegs un augsts ziemā, arī cevišķi augšā kalnos. Tā kā es nezinu, tāda informācija man likās diezgan greiza par to, kāpēc Amerikā rūc. Es domāju, vairāk rūc, tāpēc, ka ļoti daudz kompāniju šoferiem viņiem pilnīgi vienalga, vai viņiem cik nokurina degvielā. Otrām kārtām varbūt viņš baidās, kad viņam elektrība beigsies vai kas. Tur ir tādi visādi stāsti dzirdēt, tu nevari mikreni ieslēgt tur uz minūti, tad pēc tam nevarēs iedarbināt. Tādi citreiz cilvēki ir ko paklausa, tā kā es iepriekšējā video teicu, viena tante teica, paklausa un viņi sabaida, un tad viņi sabīstās un darbina visu nāk. Protams, ir daudziem, kam ir ierobežots tur kaut kāds 5 minūtes, ir daudziem, kuriem ir ierobežots, piemēram, pēc gaisa temperatūras, vasarā, piemēram, tev neļauj kurbulēt, ja ir temperatūra kaut kāda no tik līdz tik grādiem, ja ir karstāks, tad atkal tu drīkst kurbulēt. Es vairāk domāju par to, ka vasarās, daudzi kurbulē dēļ tā, kad nav kondicionieru.
Daudziem ir tie APU, bet APU maksā ļoti dārgi tagad mūsdienās. Un elektriskie, ja tu pats nevar uzlikt, tad tev var jābrauc pie meistara, kas arī tāpatās ir 10 000 ar visām baterijām, pat droši tagad vēl vairāk. Kad tur varētu būt tas, kad vasarās kurbula ļoti daudz. Un arī vakariem pirms apstājos benzīna tankā Montānā, kur pa vakarā bija, kas beidz braukt, bija 18, 17 grādi plusā. Teorētiski tu atstāji, lai tu atdzēst kabīne, tu esi braucis visu dienu, bet pēc tam jau to nevajag. Teorētiski panākt, tu vispār nevajag nekādu nedzesēt, nesildīt, bet es gāju uz dušu vēlu vakarā, kur pirms pusnakts, tāpadās tur pusplats stāvēja un klabēja tie motori bezjāgā, bet tas tā. Tad man pēc pāris dienām izmeta nākošo to viņu video. Un es baigi nepievērstu tam pirmajam video uzmanību, var jau būt, ka, ko tad es zinu. Nākošais video bija salīdzināt Krievu smagās mašīnas ar amerikāņu smagām mašīnām. Tā tieši runa gāja par Kamaz, ja. Man tu tēma par Kamaziem. Un tad viņš stāstīja tā, paskatieties, kur 50 gadus vecs Kamaz vēl joprojām iet, bet 5 gadus vai 10 gadus veca amerikāņu mašīna vairs neiet. Labi, tā var būt saplīs, vai ne? Nākošais bija par to, kā Krievijā esot taisījuši smagās mašīnas, kad mīnus 50 grādos te kādas sildīšanas neko nevajadzēja, tu vari iedarbināt mašīnu. Man tas arī tā likās kaut kā jocīgi, jo esmu redzējis dokumentālās filmas par Sibīriju un tā tālāk, kā viņi tur kurina ugunskurs apakšā zem motoriem, silda tos motors, lai tu vispār vari viņu pagriezt, lai viņu var iedarbināt. Un tur vēl bija visāda informācija, kas man likās arī diezgan tāda šķība. Tas vienkārši komentāros ierakstīja, ka vispār kad es nostījos jūsu divus video, ka tā informācija nav baigi pareizā. Un tad vēl viņam jāpierakstīja, lai viņš man parāda kādu Kamazu, kurš būtu nobraucis miljons jūdzes, kas būtu 1,6 miljonu kilometru bez kapitālā remonta. Var jau būt, ka tāds kaut kur ir, vecie šoferi noteikti varēs izstāstīt, cik ir vidējais Kamazam motora mūžs, kad viņš ir jāšķiļ pušu un jāremontē. Bet protams, cilvēks uzreiz tādiem agresīviem komentāriem, tu droši no Krievijas esi, ne? Tāds, es vienkārši izteicu savas domas par to, kas man liekas, ka neatbilst patiesībā tie salona sildītāji jau sen jau ir. Jau tātad, ja man bija 9. gada Volvo, tas ir cik? 17 gadu atpakaļ, jā. Vai 16. Un pirms tiem jau vēl bija, toreiz, kad skatījos to savu Volvo, tas bija 16. gadā, es skatījos no 2000 uz augšu, un pārsvarā visiem bija salona sildītāji, tā kā es nezinu, kur viņš to informāciju bija izrāvis. Bet neizskatās, tāds cilvēks, kad, kaut kādam AI liek apkopot informāciju, tā kā salikt kopā un tādā veidā taisa video un pelna naudu, tā izskatās, nemaz nepārbauda to informācijas precizitāti. Tagad nonācam līdz tam pa tiem 19 litriem, ko es iepriekšējā video stāstīju. Bet es izstāstīšu visu. Protams, vārds neko neminēšu. Lieta bija tāda, kad sākās runa pa vidējo patēriņu, un es saprotu, ka cilvēks ir jauns amatā un nezin to lietu, un nekad nav bijis šofers un tā tālāk. Un uzticās vienkārši, kad viens vecs teica, atsūtīs kāds bildi, ka viņam ir 19 litri 100 kilometriem. Es arī pīmsim Kalifornijā, ka brauc, tur bija tie 40 grādi, un visi zina, ka jo siltāks ārā ir, jo mazāks patēriņš, cevišķi, ja tev vējš nepūš, nemaisa pa ceļam, Tad arī bija brauc tādu plakanu vietu, varbūt bišķiņ slīpumiņš uz leju, bezvējā, viss, bez krāvas, bez kā, man bija starp 10 un 15 litriem viņš tur staigā šurp turp. Protams, līdz kaut kur kāds bišķiņ slīpumiņš vai kas tā uzreiz viss, tas jau viss aiziet pār 20, vai ne? Es arī varēju tādu fragmentu noķert un nobildēt un aizsildīt, teikt, bet redz, te jau rekutuši man ir, vai ne? 15 litri, es tā kā esmu superīgākais džeks. Un
cilvēks notic. Viss kārtībā, tu noticēji, bet, paklausies, ko to saka cits šofers, piemēram, tajā gadījumā var jau būt, ka tas otrs šofers, kas sūtīja to bildi tiem 19 litriem, var jau būt, ka viņam bija lielāka pieredze, jo man ir, tiesības, smagās mašīnas tiesības, man ir 10 gadi, varbūt viņš ir braucis 20 gadus, kāpēc, lai ticētu man, vai ne, atkal, savukārt, viss normāli, mēs varam parunāt un apstīties informāciju, saskaitīt litrus, kilometrus, izdalīt un tā tālāk, bet tas viss beidzās ar to ar bļaušanu un kliekšanu uz manīm. Un es domāju, tas nav normāli, kad cilvēks, es saprastu, būtu darbinieks, jā. Es pat neesmu viņa darbinieks, mēs esam biznesa biedri, biznesa kolēģi, jā. Jo vienīgais, kas šeit ir no tās kompānijas, ir tikai viņu numuru uz sāniem uz mašīnas un kompānijas nosaukums. Pārējais viss ir mans. Es saprastu, jā, es tur būtu, mēs ir pārsniedz ātrumu 50 km/h, vai ne? Virs atļautā, un tad man tur lamāt un kliegt uz manī, bet es mēģinu cilvēkam palīdzēt, izstāstīt, lai cilvēks saprot, kas un kā, lai nav tā, ka dzīvo kaut kādā maldu pasaulē. Un tas beidzās, jā, ar kliegšanu, bļaušanu un izdzīšanu no kabineta. Tad ir jādomā, jā, vai tam cilvēkam nevajag kaut kādas speciālās iestādes apmeklēt vai ārstus. Jā, tā tas bija. Likās tā pavisam jocīgi. Ja arī kādreiz tas cilvēks redzē šo video, varbūt padomās un aizdomās, kā ir, kādai jābūt attieksmē pret saviem kolēģiem, arī pret darbiniekiem, ja būtu kompānijas šofers, tas arī nav normāli tādā veidā. Ja vienīgais kaut kas būtu tiešām izdarīts briesmīgs, vai ne, tad es saprotu. Bet sevišķi to mēģina palīdzēt un izstāstīt, izskaidrot, tas nav. Tur ir steidzami jāmeklē ārsti, jo arī, ja tāds cilvēks ir vadības stūris, kas tic pilnīgām muļķībām un tai pašā laikā pretojās cilvēkiem, kas varbūt viņu var apgaismot jebkurā jomā, par kur viņa pati, par jomu, kur tas cilvēks pats nezina, vai ne. Bet, cerams, ka tā ir pirmā un pēdējā reize, cerams, ka tā vairāk nebūs. Tā kaut kā tāda mani update. Nekas šodien būšu galā Edmontonā. Ir jau pieteikts 9 no rīta būs pacēlājs, kas nokrāmēs šitos te kempers nost. Tad tagad man it kā meklē kravu no Edmontonas uz mājām. Arī, ja neatradīs ar nekas tur ir, ja es būšu Edmontonai austrumu pusē, tad man līdz mājām būs bišķi mazāk 5 stundām. Un var arī aizbraukt tukšā. Un tad būs garās brīvdienas. Un tad, ja es piekdien esmu mājās, tad es rītā ceturtdien būšu mājās. Bet, tā ir skaitīta piekdiena, sestdiena, svētdiena, pirmdiena, tad pēc garās brīvdienas, tad pirmdiena ir brīva, tad pirmo reizi man teiks būtu 4 brīvas dienas pēc kārtas, ko varēs izbaudīt un atpūsties. O, 14. mājas, 9 no rīta. Ierados piegādāt kempers. Šiem puišiem tāds normāls, riktīgs agregāts. Nevis tā kā tiem iepriekšējiem, kur gāzās nost. Te jau riktīgs pacēlēs. Vispār bez problēmām noceļ nost. Nav nekad šnorīts tur jāliek, nekas nav jāpiesien pie dakšām. Nav 2 jāskrien līdzi, jāatur no sāniem. Pirmais ir nost, vēl 2, un tad ceļš uz mājām. Ko lai saka, ceļa malā zīme, protams, jūs viņu neredzējāt, varbūt redzējāt, kamera nespēja fokusēties, jo lietas līst. 8. gadu pēc kārtas esmu ticis sveikā bez nevienām pārbaudēm uz ceļa. Tā, kā es minēju, 72 stundu pārbauda Kanādā un Ziemeļamerikā svaros, ja, tiek apturēts visas mašīnas, kur ir
cerams, ka var redzēt to būdi, kas tur ir, ja tur pilnīgi tukšs, tur pilnīgi neviena nav. Tas nozīmē, ka visur notiekās pārbaudes un viss pēc kārtas ņem pie dziesmas. 8 gadus es braucu, nekad es viņām neesmu trāpījies, laikam par laimi vai par nelaimi, es nezinu, bet es neredzu tās pārbaudes, ka viņas notiktos beigās parā. Vienīgais, kur bija, kad es braucu ārā no Edmontonas, tur gan bija pilni svari, tas stāvokums tur bija pilns, tur notikās pārbaudes. Es redzēju 2 gaziki stāvēja, labi, tie nebija gaziki, bet ar kravas kasti ir izgājušamo kravas kasti. Un džeki lāpstām šķipelēja no vienas mašīnas uz otru, tad viņas bija nostājušās blakus. Un pilnā spārā tur bija 2 vai 3 džeki, tās čupas stāvēja, tā bija pārsvars droši vien pa lielu, un tad viņa lāps viņām vienkārši no vienas mašīnas uz otru. Visā visumā, braucot no Kalifornijas tagad līdz mājām, pārsvarā puse no svariem bija ciet, un es man tā liekas biju Edmontonā svaros un Jūtā iebraucot svaros. Nē, tā nebija Jūta, tā bija Jūta. Vienalga. Tā es tikai 2 svaros bija pārējie, visur bija ciet. Tā kā es nezinu, par kādām pārbaudēm viņi runā, tām trakajām. Šitie bija pēdējie svari man pa ceļam uz mājām. Uz mājām palikuši 2 stundas. Vairāk svaru man nebūs pa ceļam. Tā kā to, ko tur skatos Facebookā un YouTube, tur tādas pārbaudas ārprāts, tur cik tur tie 1070 vai cik 1000 esot out of service, tā kā noņemti no strīpas, jā. Varbūt tas ir austrumgalā, šeit neko tādas neredzu. Kaut gan tas arī ir bonus, jo inspekcija, ka tas var paņemt līdz 2 stundām. Man ir bijušas inspekcijas, bet ne šitādās te pasākumos, ka viņi taisa 24, 72 stundas no vietas. Man bijuši standarta inspekcijas uz ceļa, svaros aptur, jā. Un būs pēdējais story time šajā braucienā. Brauciens visā visumā ļoti labs. Arī lejā uz Kaliforniju, ko jūs jau droši vien būsiet redzējuši iepriekšējā video. Samaksa gan tur nebija laba. Bija tikai 2 kemperi un plus vēl dabūju 1000 km braukt tukšā vai 1100. Tā kā vesela diena tukšā no Oregona lejā uz Kaliforniju. Bet tam bija mērķis, lai tiktu pēc ļoti labas kravas. Un kā bieži vien arī tā tiek skaitīts, kad nevienmēr tev abos virzienos būs ideāls kravas, ka bieži vien ir tā, ka vienā virzienā tu ir krava, lai tu tiktu līdz tai labai kravai vai arī otrādāk. Tu aizbrauc labu kravu un brauc atpakaļ ar netik labu kravu, tu skaiti tā kā tu vidējo naudiņu par tiem konkrētiem kilometriem, ko es parasti rēķinu tā, lai būtu tie 3, uz augšu dolāri pa jūdzi, tad tie būtu 3, dolāri pa 1,6 kilometriem. Protams, atbrauc Edmontonu, nometu, nokrāmēju šos te kemperus un tad parasti bieži vien ir konteineri, kaut kas mājās, kas te patās savācams, kas ir praktiski nekādi lieki kilometri nav. Un laika ziņā tur arī ekstra stunda, pusotra stunda. Un samaksa ir, ok. Un šajā gadījumā es zvanīju un saka, kas tur ir? Nesot nekā. Kā meklējot, es saku, labi, nav jau big deal, vai ne, es var arī braukt tāpatās mājās, jo brauciens kopumā bijis ok, es tur negribu neko baigi stresot tagad. Būs vēl tās garās brīvdienas, tagad būs priekšā līdz nākošajai nedēļai, otrdienai. Tagad ir ceturtdiena, jā, tagad ir ceturtdiena. Lūk, un mums ir superīgi dispečeri tie, kas meklē kravas un tā tālāk un dara visus tos papīru darbus, bet šoreiz es īsti nespratu tā cilvēka domu gājienu. Viņš kaut ko nebija skaitījis galvā līdz, vai ko, viņš laikam bija iedomājis to tā kā konteineru tas pats. Bet šajā gadījumā, ja konteineri savāk turpat Edmontonā, tad tā krava bija jābrauc 1:45 prom uz pretējā virzienā uz rietumiem no Edmontonas, bija jāsavāc kaut kāda mašīna, kas pat nebija man pateikts, kas tas tāds ir. Es zināju, ka transporta līdzeklis vai ejošs, neejošs, cik liels, cik maz, neko. Un nākošais tas, kad, kur viņi jāpiegādā, tad no Saskatūnas uz austrumiem, tas būtu, man tā liekas, sanāca no mūsu mājas, kaut kāds stunda gandrīz projām. Jā, kaut bija ap stundu tad no mūsu mājas.
Tad es saliku visu to kopā, tad atbraucu no tās vietas, kur es nometu tos kemperus tagad Edmontonā līdz mājai. Man bija 490 km, kas man degvielā izmaksātu apmēram $250. Ceļš tagad braucot tukšā, krietni patēriņš ir uz leju. Bet, lai savāktu to kravu, kā, lai to no tukšā jāmaksā, lai degviela tā kā saktu, jā, man būtu jābrauc projām pilnīgi pretējā virzienā. Un kopā saliekot uz kartes, visus tos cipariņus sanāktu kopā nevis 490 km, tā kā es tagad tukšā braucu, bet gandrīz vai 1000 km. Tātad, ja tagad es atbraucu mājās no tās vietas, kuras nometu kemperus ap 5 stundām, jā, tad tas man paņemtu, aizņemt ar visu, pieņemsim, ja tur viss ar krāmu, uzlādēšanu, nolādēšanu, viss ir ļoti labi. Tad, jāskaita kāds 11 stundas. Bet degvielā man par to aizietu apmēram $600 plus mīnus. Tad par to kravu kompānija saņēma $1000, man tas būtu uz rokas kādi 850 plus mīnus. Tātad noņemot no degvielu, tikai degvielu, tas būtu, man palika $250. Tad kur ir loģika tādu kravu ņemt? Pilnīgi nekādas loģikas. Tas būtu tā, ja pa ceļam man būtu perfekti, pa ceļam viss kārtībā. Nav jautājumu. Bet tā kā man ir tagad tukšā braucot 5 stundas un it kā ar kravu, kas pa ceļam 10 stundas pa 200 kapekām dolāriem, plus tur vēl jāskait nost ieņēmumu nodoklis, jā, kompānijas peļņas nodoklis 11%, jā, tad amortizācija tā tālāk. Tad beigās tur sanāk zem $200, man tagad noskriet visu dienu, un kas to zina vēl, kas man tur sagaida. Jā, peļņa nekāda. Tad es vienkārši pateicu, paldies, ka es to neņemšu, jo šoreiz kaut kas tur nebija izrēķināts. Varbūt viņi rēķināja pēc tās mašīnas, kurai ir, kā es iepriekš teicu, 19 litrus 100 km. Tāda būtu bijis kaut kāda peļņa, bet manā gadījumā, par cik man ir 30 litri apmēram, tad tur peļņas nebūtu. Plus, es to vakardien rēķināju pēc vakardienas cenām. Vakardienas cena, degvielas cena bija $96 laikam pa litru. Tas ir jau ar mūsu atlaidēm. Bez atlaidēm bija 2,30, ja nemaldos. Tā kā, jāskaita vienmēr līdzi, nevar tā vienkārši tur. Tur pat tās blakus, tā kā kartē paskatās, ir blakus, bet tā, kad tu sāc likt klātos kilometrus no punkta A uz punktu B, un tā tālāk, tad tev sanāk 490 km vietā nobraukt 1000 km. Un to darīt pa $200, tas nav tā vērts. Tā kaut kā ar to arī laikam šitas stāsts beigsies, jo tuvojos mājām, nekas tāds interesants vairāk nav noticies. Es pat nezinu, kas būs tālāk uz priekšu, jo, cik es dzirdēju no ofisa darbiniekiem, kad Oranžais atkal laikam kaut ko ar tarifiem esot tur sadarījis. Oranžais cilvēciņš. Un tad atkal ātrās palīdzības nekur nekustās, jo pārsvarā viņas liela daļa iet uz Ameriku. Un kamēr Oranžais nomirinājies, tikmēr tur ir ik pa brītiņam štatē, ka nevar viņus veist pāri robežām. Jā, paldies par skatīšanos un tiekamies nākošreiz.